repertuārs ārkārtīgi plašs. Jā, galu galā gan teātri, gan pūtēju orķestri, dziedātāji, dejotāji, arī teātris Zīļuks, no kur es nāku, tas arī skaisti jau nomaršēja, varbūt redzējāt māsīgas milzīgas Zīļuku. Jā, Inga Cipē arī pamanīja Zīļuku simbolu, viņa atcerējās arī izcelsmi, no kuriem svētkiem tas ir nācis. Jā, redzējām ar prieku, un arī tagad Liepājniekus ar prieku redzam. Eifonijas skan un arī citi pušam instrumenti no mūsu vēju pilsētas. Bet kāda bija ar tiem rezultātiem? Rezultāti ir tādi, kategorijās startēja un ko ieguva? Jā, tātad koru finālām no Rīgas tika izvirzīts 21 koris, piedalījās 20 un 18 no tiem saņēma zelta diplomus. Un 18 no 20? Jā, sudraba diplomus. Tā kā gribas uzslavēt un priecāties par mūsu rīdziniekiem, jo viņu rezultāti un sasniegumi patiešām izcili. Varētu pateikt fenomenāli, jo šādu rezultātu es neatceros savā praksē Rīgas kolektīviem. Gribētos noteikti uzteikt arī Rīgas kultūra vidusskolas meiteņu kori un diriģentu Rudolfu Kresliņu ar 1. vietu vidusskolas meiteņu koru B grupā. Jā, jo meiteņu koru grupā konkurence bija liela, piemēram, ar Jelgavniekiem, kur Spīgo triumfēja un tur Līgai Celmē Kursietē vēlreiz mīļas veicieni un viņas kolēģi. Jā, noteikti. Lūk, tāpatās arī zēnu kora B grupā, tā kā būtu jāuzslavē Rīgas 49. vidusskolas zēnu koris. Kuras arī manējām ejam. Jā, Margarita Dučeka un Ilona Veldre. Tā kā maleči skanīgi ir mūsu bērni, skanīgi ir arī mūsu skolotāji. Un neba tikai dziedāšana vien bija padomā, jā, es jau ietiecos kaut kur citur. Jā, vēl tā kā mēs dzirdam pūtēju orķestru skanīgi skan, tad arī gribētos pateikt nedaudz par pūtēju orķestru rezultātiem un fināla konkursa tātad iegūtajām vietām. Te, protams, līderis Allaž un gribas arī ar izcilību uzteikt Rīgas 6. vidusskolas pūtēju orķestru un diriģentu Haraldu Bārziņu par iegūto 1. vietu pūtēju orķestru A grupā fināla konkursā. No Haralda Bārziņu mēs mazāk arī neko negaidītu, jo šis pūtēju orķestru kustības virzītājs spēks jau no eksperta ir kļuvis par leģendu mūsu visu apziņā. Rīdziniekiem ne tikai, arī visas Latvijas mērogā. Jā, var tikai piekrist un B grupā 1. vieta un izcilība ir Pāvila Jurjāna mūzikas skolas pūtēju orķestrim diriģents Māris Martinsons. Un 3. vieta Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas pūtēju orķestrim Intermezzo diriģents Valdis Lastovskis. Kamēr mēs runājam par rīdziniekiem, kurzemnieki grib mūs pārtrumpot, vismaz ar gājienu dalībnieku skaitu šobrīd. Bija viens tāds apsīkuma brīdis, tagad šeit nākamais vilnis pār mums vēļas. Redzam, ka Liepājnieki, kuri no kurzemes ir viena no visplašāk pārstāvētiem, tas arī loģiski, jo novads ir kupls, rāda savu varēšanu un savu iešanu visdažādākajās disciplīnās. Rīdzinieki tur arī kanti, labi, varbūt par tiem Rīgas rezultātiem tomēr mazliet turpinot, kuru vēl vēlējāties izcelt kā īpašu sveicienu vērtu kolektīvu vai kādu cilvēku konkrēti? Noteikti visi sveicieni mums ir jāsūta arī tautas deju kolektīviem un laureātiem, jo tur no Rīgas arī bija ļoti daudz kolektīvi, kas tātad piedalījās fināla konkursā arī Juglas vidusskola, lūk, mēs šeit jau redzam. Gan Dzirnas, gan Dzervenīte, Auseklītis, Dzervenīšu grupas te ir tik daudz, kas piedalījās laureātu koncertā. Arī tautas deju kolektīvs Čiekurs, Āģītis. Tā kā dejotāji, protams, ka viņi ir daudzskaitlīgi, skaisti un arī izcili. Prasmīgi un iedvesmas bagāti. Sakiet, lūdzu, viena ir statistika, un par to mēs varam priecāties, bet jūsu personīgā emocionālā statistika, kas jums līdz šim būs tas spilgtākais brīdis bijis visos 11. skolu jaunatnes dziesmu svētkos zināt? Man ir bijusi iespēja piedalīties un sekot līdzi Vērmanes dārza burtiski burvīgajam burziņam un Iņela teātra aktivitātēm, ar kurām es tur kopā biju gandrīz katru dienu. Bet man bija iespēja arī piedalīties ārzemju vieskolektīvu koncertā Latvijas Universitātes aulā kopā ar tātad kolektīviem, kas bija gan no Gruzijas, gan no Dānijas, Vācijas, Austrijas atbraukuši. Un Gruzijas koris, starp citu, pat bija iemācījies 4-balsīgi dziedāt Latvijas valsts himnu, kas skanēja vareni.
Un iespējams to es varētu arī nosaukt par tādu savu emocionālo mirkli. Tu, protams, papildināja arī Rīgas valsts vācu ģimnāzijas koris ar arī izcilajiem diriģentiem Kārli Hammeru un Ievu Mezīti un Rīgas skolēnu pilsmeiteņu kori Toniku un vadītāju Ingu Cimiņu, kas šo te koncertu kopā vērta tādā skaistā piedzīvojumā, burvīgā skanējumā. Tas bija tāds ļoti skaists mirklis man personīgi. Tikmēr redzam vēl jēkabpiliešus, kuri plūst. Nu, tērcītes, tas ir īstais nosaukums, ja ir jāplūst gar brīvības pieminekli dziesmu un deju svētku gājienā. Šī kultūra saikne un tā dažādība, vai jums izdevās arī novērot to, kā ārzemnieki reaģēja uz latviešu mākslas dažādajām izpausmēm? Nevaru teikt, ka es būtu daudz to redzējusi, bet man bija prieks, ka viņi māka tikpat labi arī iejusties, un arī bija kolektīvs no Ķīnas atbraucis, kas arī rādīja savu prasmi spēlēt senos mūzikas instrumentus. Viņu senos mūzikas instrumentus. Man ir bail tos nosaukt vārdos. Tas bija eču, varbūt es maldos, bet tas bija 2 stīgu instruments. Protams, tas skanējums bija tik sens. ka latviešu ausī vēl mazliet jāpierod ik pa brīdim. Jā, nu, bet... Arī jūs guvāt tādu starpetnisku bagātināšanos šo dziesmu svētku laikā, tā var saprast? Jā, noteikti. Nu, lūk, redzam, ja, Māris Vitkus, 45. vidusskolas skolotājs un arī seko līdzi visiem dziesmu svētkiem. Bieži vien jau arī es viņu satiku dažos citos koncertos, pavadot korus uz klavierēm. Jā, klavieres kā atbalstošais instruments. Un tad, ja nav pieejams pūtē orķestris, ir ļoti labs risinājums. Māris savu instrumentu pārvalda pietiekami labi. Atgādinājums cienījamies skatītāji, ka kopā ar mani ir Zane Gaiževska no Zīļuka, no teātra mākslas, bet esam iepazinušies gan ar dziedātāju, gan ar dejotāju rezultātiem. Esam palapojušies ar rīdzinieku sasniegumiem, jo patiesi, lai tas būtu dziesmas vai dejas žanrs vai folkloras kopa, kuru pārstāv rīdzinieki saistībā ar skolotāju entuziasmu un ar pašu aizrautību, šo dziesmu svētku ciklā skatēs viņiem klājies ir ārkārtīgi labi. Cik būtisks ir tas savstarpējās sacensības aspekts? Jo it kā taču svētku brīdī nebūtu vēl tā labi censties pārspēt. Es varu labāk nekā tu, vai es varu skanīgāk nekā tu. Lūdzu, apstrīdiet šo manu provokāciju tēzi. Tas jau ir tāds mūsu katra paša iekšējais tas spars vienmēr ne tikai piedalīties, bet būt arī labākajiem un gūt labus sasniegumus. Katrā ziņā tā jau, manuprāt, tā jau vispār ir uzvara, ka ir iespēja piedalīties un kopā skanēt, virmot, sanēt, dziedāt. Un man, godīgi sakot, šīs sajūtas nākot pretī plūsmai pa brīvības gatvi bija tik fantastiskas, jo spītējot tam, ka tātad gājiens tika gandrīz atcelts, ja? Arī rīdzinieki tomēr kuplā skaitā ir, jo viņus mobilizēt šim gājienam varbūt bija mazliet grūtāk. Mobilizēt un tieši vieglāk. Tepat Rīgā vien atrodas, sazvanām un lai tikšu nāk šurp. Nu jā, viņiem varbūt... Redz, es atkal tev gribētu argumentēt, jā, pretēji, jo rīdzinieki viņi katru savās mājās, un ja viņiem naktī aizsūtīta ziņa, ka gājiens atcelts, nu tad pēc tam viņus varbūt grūtāk ir savākt kopā, jo apstrīdot, nu jā, tā tad vadoties pēc valdības lēmumu. Nu tiem, kas tajā skolās kopīgi varbūt jau dzīvo visu nakti, visu dienu, tad tur varbūt ir tāds lēmums. Nu tad ejam!
Varam? Nu tad daram. Varam un daram, jā, tieši tā. Jā, mani atklāt sakot, sociālo tīklu komunikācija mazliet mulsināja no dziesmu svētku rīkotāju puses, kuri, protams, darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministriju, ka no vienas puses gājiens ir atcelts, bet tomēr var gājienā iet un tomēr noris nodrošinās. Tad kāpēc to gājienu vispār bija nepieciešams atcelt? Labi. Es domāju, nākamās nedēļas laikā mēs par šo tēmu dzirdēsim plašsaziņas līdzekļos diezgan daudz analīzes, skaidrojumu un skaidrojums atklāt sakot, mēs gaidām gan, jo ja cilvēks ir ieradies uz svētkiem un viņam mēģina nozagt šo pašākos skaistāko brīdi ar kaut kādu dīvainu argumentu, ka bērnu drošība ir pirmā vietā, it kā šī drošība šobrīd būtu kaut kā apdraudēta, tad gribas pajautāt pretī par to, vai cilvēks zina, cik ilgi šie mazie, smaidīgie rudzapuķus nesošie bērni ir gatavojušies šiem svētkiem. Un šie tie ir pirmie svētki. Jā, tur jau noteikti ir tās divas puses vienmēr, ko var apskatīt tādās situācijās. Un jā, varbūt vakar Meža parkā redzējām tātad to situāciju, ka bērni bija pārguruši, un tad varbūt tāpēc arī nāca šis te valdības lēmums, ka bērniem ir jāļauj izgulēties un gājiens jāceļ. Jo galu galā vēl lielais noslēguma koncerts tikai priekšā šovakar 7. Meža parka vakarā, jā, arī radio tiešraidē to varēs klausīties Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 3, un, protams, filmēs arī Latvijas televīzija šo norisi, tā ka absolūti nepaliksim bez svētku kulminācijas tradicionālajā Meža parka vietā. Bet šobrīd turpina svētku kulminācija risināties šeit pie Brīvības pieminekļa, kur no Līvu laukuma plūst ar vien jaunas dalībnieku straumes. Valmieru jau redzējām, nākam Valmierai skaistai Vidzemes pērlei sveicieni vēlreiz. Tautas deju kolektīvi dodas un tautas deju ansambļi, folkloras kopas, koru pārstāvi šeit gājienā gar mūsu tautas, mūsu valsts pašu centru un dvēseli. Un vienlaikus, kā tāda asins rita mēs esam taisītās. Ja tās ir tādas asins dzīsliņas, viņas ir saplūdušas, ka tādā milzīga organismā no Latvijas malu malām un apasiņo mūsu valsts sirdi, un tajā pašā laikā iemieso to, ka bez katras šīs dzīsliņas mēs būtu nespēcīgāki, mēs būtu nabadzīgāki, mēs noteikti būtu mazāk koši, un tādēļ par katru smaidu, par katru apņēmības pilno soli, par katru es nevaru pārvēršanu, es varu un es darīšu nenogurstošu pateicību šo svētku dalībniekiem un dalībnieku sagatavotājiem. Par reģiona simboliku arī Latvijas karodziņu plīvo šeit Līvu laukuma zonā. Laukums jau ir atplūdis šurp uz Brīvības pieminekli, un gan valmierieši, gan rīdzenieki, gan smiltenieši, gan ventspilnieki visi ir nākuši, un alfabēts mums šajā gadījumā jau ir saplūdis tādā burtu virtenē, ko dažbrīd mēs varam uzskatīt par jaunu alfabētu veidošanu, jo no A līdz Ž virzoties mēs esam vairāk kārt jau izgājuši cauri tam. Bet tā laikam arī ir tas moments, ka organizācija ir viens liels pluss, ja tad, kad es izplānoju scenāriju, tad pēc tā darbojoties ir skaidri zināma atrites kārtība. Šobrīd jau mums ir improvizācija gājienu dalībnieku skaitā, par ko nekautrēšos atgādināt, parūpējās mūsu valdības pārstāvi. Sveiciens Valmieras valsts
gimnāzijas Pūtēju orķestrim. Jā, pūtēju orķestrim. Si bemols. Si bemols ir svarīga skaņa, bez tās neviena gamma nebūs pilnīga, tāpat kā bez šī pūtēju orķestra nebūtu pilnīgs arī vakara koncerts, jo atgādinu, ka dziesmu svētku noslēguma koncertā muzicēs jauniešu un skolēnu kori un pūtēju orķestri, kuras ir pārraudzījuši viņu vadītāji un arī Haralds Bārziņš koordinē, muzicēs šajā vakarā. Būs vairāki pirmatskaņojumi, būs iemīļotas dziesmas. Šeit jāatgādina, ka jauniešiem patīk tā jaunā mūzika, jo Jānis Aišpurs no grupas Skaņu burvju, jeb Sound Poets, teica, ka tas mirklis, un tas saviļņojums, kādu viņš piedzīvojis jau pirmajā mēģinājumā, kad dziedāja kopkoris viņa dziesmu Kalniem pāri, izraisījis viņam milzīgu